kopš šī gada sākuma Ogres trikotāža ir sākusi sava zīmola atjaunošanu, kā mēs mēdzam teikt, rebrandingu. Un kopš šī laika tas tiek pasniegts kā OT Ogres trikotāža. Kopš gada sākuma mēs esam sākuši sadarbību ar vairākām Latvijas dizaineriem, par ko ir stāstīts, ar Natāliju Jansonu, Irīnu Kašakovu, Annu Ledu. Un šovakar būs kolekcija, kuru prezentēs tieši paša uzņēmuma dizainere. Modes skats laikā būs iespēja vērot gan kolekciju, kas ir izstrādāta bērniem, no 3 līdz kādiem 10 gadu veciem bērniem. Tāpat būs iespēja skatīties tādu virzienu, kas Latvijas tirgū patiesībā ļoti maz pārstāvēts. Proti līnija plus size, kas ir domāta lielu apģērbu valkātājiem, jo ļoti bieži pie mums nāk cilvēki un saka, ok, var nopirkt S, M, L izmēra apģērbu, bet es esmu tāds ražanāks padavies un ko man iesāk. Šis jautājums tagad no mūsu puses tiks atbildēts. Tad šovakar mēs esam iecerējuši arī veikt tādu sociālu akciju kopā ar labdarības portālu Varonis LV. Notiks labdarības izsoli, kuras gaitā mēs piedāvāsim iegādāties dažādas jaukas lietiņas, kas ir tapušas no Ogres trikotāžas izejuma materiāliem. Mēs runājam par kolekcijām dažādām, bet vai ir tā, vai tas cilvēkiem cenu ziņā būs pieejams? Ogres trikotāža, OT Ogres trikotāžas jaunais zīmols orientējas uz vidēju un vidēju augstu cenu grupu, jo tā ir katra paša izvēle. Vai tu iegādājies kādu apģērbu un ar to nostaigā vienu sezonu, un tad dziļi nelaimīgs dodies uz veikalu un atkal investē šajā te izstrādājumā, vai tomēr tu izvēlies izstrādājumu no kvalitatīvām izejvielām, jo patiesībā visas izejvielas, gan pusvilna, gan kokvilna, gan kašmirs, gan zīts, ko mēs izmantojam, tāpat arī angora tiek iepirkts no ļoti labiem piegādātājiem. Un līdz ar to arī, protams, šo izstrādājumu cenas ir vidēji augstas vai, teiksim, pieejamas tā kā patērētājiem, kurš ir gatavs ieguldīt labā lietā. OT Ogres trikotāža ir Latvijas uzņēmums, kas jūs gaida savos veikalos Rīgā, Jūrmalā un Ogrē. Jūs esat mīļi gaidīti. Mēs esam Latvijas uzņēmums un strādājam Latvijas cilvēkiem.